Labi, varam, jā, tad sākt ar kopējo noskaņu. Man ir, man ir tādas dalītas jūtas par šo, jo, uh, ko es novēroju klubos, vienai daļai ļoti, lielai daļai ir redzams cauri, ka ir salasītas fotogrāfijas no arhīva, tātad, un saliktas kopā, kur, diemžēl, man tas nosaukums sērija, ūdens ceļš ar kaut kādu specifiku, ne visiem klubiem nolasās šāda tā sērija. Dažos es saskatīju, dažos ļoti tādu abstraktu pieeju, ļoti tādu, nu, varbūt tiešām mēģinājums tur abstrahēt ļoti tālu un tā, bet dažiem galīgi neiet kopā. Tad vienkārši līdzīgas fotogrāfijas nav sērija. Tomēr mums prasās kaut kāds stāsts, mums prasās tā kā, nu, tāds iztirzājums. Un šajā tātad, nu, sērijas, skatoties no sērijas viedokļa, man ļoti iepatikās Talsu fotoklubs, kas bija, vismaz skatoties, man likās, ka tā ir speciāli veidota sērija šim konkursam. Tur bija strādājis režisors, dalībnieki, tur viss ļoti smuki inscenēts. Un man ļoti uzrunāja šī attiecīgi, nu, tā sērija ļoti tāda, ļoti skatām. Tad es daudziem klubiem nesapratu, kā tiek miksētas melnbaltās un krāsainās fotogrāfijas. Man tas likās ļoti lieki. Tātad sērijas stilistika bija pazudusi daudziem, attiecīgi tur zemāki punkti. Un, nu, protams, kopējās kaut kādas tāds, nezinu, attieksme, ko tad īsti mēs tur darām. Un daži klubi bija apspriedušies, manuprāt, daži nebija apspriedušies vispār par to tēmu. Nu, tās ir manas domas tātad kopumā. Ромуалдус, может быть, вы можете рассказывать, что вы думаете про этот водовной путь? Вы нашли этот смысл в фотографиях или нет? Pareizi es pateicu, Mārtiņ, tu papildini Да-да-да. man Nu, krievu valodas zināšanu. Ну, это довольно, сперва это трудная сама такая и тема, которую надо решать, потому что она как бы связана с конкретной местностью и довольно, ну, не знаю, сколько времени, конкретное время, которое было надо создавать, это такие сложные условия. Но здесь как бы всегда мне интересно, как клуб отбирает фотографию, эту серию фотографий, и чтобы она была, имела свою такую как бы историю, то есть и визуальную. Она должна быть одинакова, ну, по визуальной решимости, там цвет, форма может быть, а с другой стороны должна быть и история, которую этот клуб хочет своими фотографиями рассказать. Может без морали, может быть маленькая мораль, какая-то идея, но это все очень важно, чтобы клуб перед выездом даже подготовился, как будет делать, или имел бы несколько идей, как это решать. И мне, например, как бы Талсу клуб был интересно, что они такую игру сделали, игру с водой, несли эту воду. Ну, такой как маленький цирк, театр, комедия. И нашли несколько интересных мест. И даже такой самый последний, наверное, там и фотография, как абсурд, как они выливают эту воду, в реку выливает, такой странный, как... Так, и там одна фотография потом есть, кажется, я отбрал
это монтаж, такая лестница и красный такой фон, не знаю, это может по идее быть в этой серии или не может быть. Так, мне такой остался вопрос. Э, И, как я вижу, мы отобрали довольно одинаково. Вы наши три все, наши, как числа, которые мы написали, мы все три довольно очень одинаково мысли, у нас одинаковый результат получился. Это радует. Es Jāna? pati pieņemsim precīzāk, man bija pilnīgi cits. Ромуалдес я по-другому смотрела на всего этого, потому что латviski man likās, tas ūdens ceļš ir tik ārkārtīgi sarežģīts, un to vienas dienas laikā, un tās tēmas ir tik ārkārtīgi radikāli savādākas. Tur bija vajadzīga tāda ārkārtīgi universāla, radoša pieeja, kur nevienmēr ir, un šis parādīja, manuprāt, katra kluba individualitāti, spēju sadarboties, spēju ekstremālos apstākļos radīt iedvesmu bildēm, kurās var izstāstīt daudz ko tieši par šo tēmu, un tāpēc es vairāk izvēlējos, skatījos uz to, vai tajās bildēs ir māksla, nu, tā kreativitāte. Tad es skatījos, cik daudz ir stāsti. Jā, šī ir stāstu sērija, bet, nu, ja iedomājamies grāmatu, grāmatā ir kaut kādas nodaļas, kā kaut kas virzās, kaut kas iet uz priekšu. Un tajā pat laikā, nu, tur nav tikai viens cilvēks, tur ir vairāk raksturi. Un šajā sērijā es meklēju vairāk tos raksturu dažādību, cik dažādi var paskatīties uz vienu tēmu un cik tas viss kopā veidojās interesanti. Tā kā tas bija tāds, no manas puses varbūt pilnīgi kardināli savādāka pieeja. Labi, paldies. Jā, bet, nu jā, kā es teicu, man tas pēc nolikuma uzreiz tas nosaukums sērija, arī ko Romualds teica, tad tas ir kaut kāds notikums, tas ir kaut kāds stāsts, un tas ir, nu, stāsts grāmata, ja kāds saka, ir nodaļas, bet grāmatā ir kaut kāds sākums un beigas, kas ir tie stāsta trīs aktu struktūra, kas ir tas stāsta notikums, ja, kā viņš sākas, kas notiek un kā tas viss beidzas. Un te vēl piebilst, jā, tad daudziem klubiem sākums un beigas bija labi, bet tas vidus kaut kur izkrīt. Un, nu, no tāda vērtēšanas viedokļa es ņemu vērā kopējo stilistiku, jo tā ir sērija, tad mēs to redzam, kā mēs šķiram grāmatu un skatāmies, un es gribu redzēt stilistiku, es gribu redzēt to stāstu, kā tas atrisinās. Un, kas ir stāstā svarīgi, ir problēma. Kas ir tas galvenais varonis vai galvenais notikums vai galvenā problēma, kas tiek risināts tajā stāstā. Un tas ir tās lietas, ko es meklēju tajās sērijās. Un tad jā, viena lieta, kas man arī mulsināja sākumā, kad dažās sērijās bija ļoti labi individuāli darbi, daži. Un pārējā sērija tā kā nekvalificējas tā darba līmenim, teiksim tā. Un pēc tam es šos dažus no šiem sēriju darbiem redzēju individuālās kategorijās, kur tie bija izrauti no konteksta un pilnīgi vispār nestrādāja kā fotografija. Tad šeit tomēr, nu, manuprāt, tādi kritēriji, tad stāsts, stilistika vienota un kāds ir tas izpildījums kopējais tai sērijai. Tad es skatos mums pēc tam, nu, pēc nolikuma, ja. Mēs varētu sākt ar sēriju, kas ir, nu, tātad no mazākajiem punktiem uz augšu, un tad tik līdz labākajām sērijām. Vienkārši pasakām, ka katrs pāris vārdus par katru no tām sērijām.
Un tad mēs beigās varam nofinalizēt to viedokli, kāds tad mums ir. Jep, Ромуалдес, мы Romualdas, можем э, с- более-менее понятно или надо переводить все-таки? Я не все понял, да, это. Мгм. Все поняли, да? Все? Не все, нет. Мгм. Не все. Да. А, так я предлагаю пройтись по сериям клубов, и каждый можем сказать пару слов про ту и другую серию. Мгм. И начинаем с серии, которая получила меньше всего пунктов, и тогда доберемся до победителя. Мгм. И то, что я говорил про как оценивать серию, то я ищу историю, какая там, где там проблема, где там рассказ, как этот рассказ рассказан, и визуальная какая-то общая стилистика серии, которая Да, мне да. очень нравится, если такое есть, Мгм. то есть или автор, или несколько авторов соблюдали какой-то визуальный стиль, создавая эту серию. Ну и, конечно, что из этого получилось. Да, да. Ну, примерно по таким критериям можем пройтись и посмотреть на все серии, и тогда доберемся до победителя. И будете показывать, да. Да, я сейчас включу. Потому что я там хотел посмотреть, там уже не работает это. Не Да, открывается. по-моему, они закрыли. У меня я скачал все фотографии. А, так, первое у нас, ну, индустрии. Да, последнее да, у да, нас да. Индустрия. мотофото, э, industri- tā ir redzams, ja? Jā, ieredzams. Jā, tad šai sērijā man ļoti patika tieši vizuālā stilistika. Ļoti, ļoti smuki tā tad ir ievērots nu, tātad melnbaltais. Un pilnīgi izskatās, ka tas būtu viens āpārs, kas strādā vienā rokrakstā, viens kontrasts un šādā secībā divi, trīs, četri. Jā. Tātad ļoti patīk vizuālā stilistika. Bet es šeit absolūti nesapratu to secību. Man nenolasījās tas ūdens ceļš un tā industrija. Varbūt, ja Mhm. ūdens ceļš vēl šeit eksistē, šī fantastiska bilde, teiksim, ja, kā viens kadrs, man ļoti šis patīk. Vienkārši, bet eleganti. Bet tas stāsts man šeit liekas vai nu nepareiza secība, vai nu es nesaprotu, ko meitene tagad pēta. Un tad viņi nonāk līdz ūdenim. Var sakot, man palika neskaidra tā ideja, kas tas ir, kāpēc. Un pēc punktiem skatoties, man liekas, ka jums arī palika neskaidrs, kas tad īsti tas ir. Lūdzu, jūsu viedoklis. Romualdas? Да, эта серия у меня как-то я совсем, ну, это может посмотреть как юмор или как какое-то сопоставление э, гуманности человека, то есть человека, жизни с той индустрией, которая вокруг нас. Но здесь, ну не знаю, это должно было быть другое совсем название. Это не индустрия, может быть такое воспоминания какие-то, если была бы сама тема. Индустрия очень интересная тема. Очень интересно можно решать визуально, потому что у нас это порт, очень много разных э, фактур, форма. Это очень интересная композиция можно найти было. Но само решение не повезло. Может быть, даже самая первая работа, это так и называется 001, да. Это имеет какой-то, послаптись, это что-то мы не понимаем, какой-то кто-то прошел, какие-то следы. Если было бы в таком ключе сделано, где не было совсем
человека, а были только какие-то тени, оттенки человеческие. И тогда было бы интереснее, как поэтически было. А здесь слишком натуральное, слишком, ну, это может было быть, эта тема, например, fashion. Это было, можно сделать такую фотографию. Или чувство, или ну, сама тема, мне кажется, не повезла. Не повезло, потому что не так было, не так должно было решаться. Так я думаю. Mm. Jā, es piekrītu, ka tas nosaukums šajā gadījumā nojauc to, jo varbūt, ka ir stāsts kaut ko par kaut ko citu, ko mēs meklējam to industriju, bet jā. Jana? Nu, es piekrītu, ka man ļoti patīk, ka individuāli katra bilde viņā ir ļoti daudz ko var sataisīt un salikt. Ja katrai bildē būtu pielikts savs nosaukums, mēs, manuprāt, visu šo sēriju uztvertu pilnībā savādāk. Bet jā, tā kā arī es visām bildēm ejot cauri sāku ar to, vai tajā ir ūdens ceļš, vai tajā ir ūdens, vai tajā ir ceļš, un kur tajā visā vēl ir industrija. Nu, zinot to, kas ir Ventspils un uzaugot Ventspilī un zinot visas tās problēmas, kas ir dēļ šīs industrijas, nu, manuprāt, šeit varēja izspēlēt ārkārtīgi radoši, gan ar oglēm nosmērēties. Nu, tur tādus stāstus var uzburt un risināt kaut kādu vienu problēmu kaut vai. Tāpēc, jā, nu, man šajā visā pietrūka laikam tiešām tas vienojošais, jo, ja tas bija tas ūdens ceļš, nu, tad viņa šeit trūka. Un, jā, viss ir skaisti, un es piekritīšu tam, kad ir asociācija, kad ir to bildējis viens cilvēks. Un, Jā. ja tiešām to ir darījuši daudzi, tad visu cieņu viņi ir ļoti, ļoti vienoti un ļoti, ļoti līdzīgi. Un, tomēr, taisot melnbaltās fotogrāfijas, ir ļoti skaisti. Šeit ir faktūras, par tām es varu uzslavēt. Bet visgrūtāk, manuprāt, ir radīt sēriju, kur jau ir krāsaina. Tāpēc, laikam, arī šajā, tas man varbūt arī kaut kur šito visu nobrucināja. Tā kā tā. Varat ķerties pie nākamās? Jā. Ejam tālāk. Nākamais pēc punktiem ir Bauskas studija perspektīvā. Un uzdevums Stihija. viņiem, uzdevums viņiem ir stihija. Jā, nu tad šī man radās sajūta, ka šeit ir stāstīts par stihiju ļoti, tā kā par vienu stihiju, par jūru, un tādā asociatīvā veidā, ka mēs, nu, pieņemot, ka skatītājs ir dzīvojis jūras malā, tad tādam skatītājam šī sērija vai šis bilžu kopums radītu tādu, nu, atmiņu vilni un atsauktu atmiņā kaut ko, jeb, respektīvi, piedzīvotas situācijas. Un šis, acīm redzot, ir jāuztver ventspilniekiem, ka tas ir kaut kas Ventspīlī esošs. Man nav šādas asociācijas. Un tas noslēgums, nu, nosacīti, ir patiesībā man patīk tas noslēgums, jo tā ir tāda tā kā pretēja stihija ūdenim, ūdens uguns, ja, tas ir pretmeti, kas būtu forši, bet man pietrūka tādas vienotākas stilistikas. Varbūt šeit būtu derējis melnbaltais variants, jo šeit ir ļoti, tomēr viss ir ļoti krāsains un tāds vasarīgs, bet tās asociācijas šeit tiek prasītas ļoti, nu, tātad jūras cilvēkam. Ja, cilvēks noteiksim, no vidzemes šo vispār neuztvers, kas tas ir. Tas ir individuāli darbi. Un tāpēc arī man tas vērtējums tāds, ka man pietrūka tās, nu, tās stāsta pasniegšanas veida, tās manieres, lai es to saprastu. Un man ļoti arī citās fotografijās, individuālajā konkursā, man ļoti personīgi nepatīk tādu lokālu gestaltu izmantošana, kurus zina ventspilnieki,
Bet man kā cilvēkam no otras Latvijas puses, man tas varbūt neaizskar, bet man liekas, man liekas, ka es tā tieku pastumts malā, ja es nezinu šo objektu. Es nezinu, kas tas ir, piemēram. Tas ir kaut kas Ventspilī, ja? Es nojaušu, ka tas ir gaisa ventilators vai kaut kas tam līdzīgs. Varētu būt, bet kas tieši nemācēšu pateikt. Nu jā, tad man ir interesanti kā skatītājiem, kas tas ir, bet tas momentā nojauc mani no tās sērijas skatīšanās. Jo, ja es būtu Ventspilnieks, es skatītos, o jā, to es zinu, to es zinu, to es zinu, un tad man veidojas tas ceļš galvā, kur es tagad eju un par ko man tiek stāstīts. Bet šis objekts izjauc man to sēriju, un man pazūd tā jēga. Un tad es tā kā kaut kur noklīdu. Nu, tāpēc tā no manis. Lūdzu. Ромалдес? Я, можно там все фотографии показать. Мы только 4 там смотрим. Там еще есть 3-я фотография, 5-я, 6-я. Как это, ну, вот, видите, это как бы совсем плохая фотография, которая песок. Если думать о какая тематика, это стихия, значит, надо подумать, может, кто составляет эту стихию, такие самые символические вещи, как, например, ветер, пыль, вода и огонь, например. Это 4 вещи. И тогда самая первая фотография, которая там мельницы те такие, она интересная. Это уже воздух. Она как мельница, дракон какой-то. Тогда надо было найти такие следующие вещи, как пыль, не песок, а не какие там песке, какие там детские такие игры, но самый песок в воздухе может быть. Дальше вода. Может было надо, я так думаю, может если воду снимать, тогда не сверху воду, а с GoPro, например, снизу эту воду снять, как бы в воде фотокамера была. И тогда остается огонь. Огонь тоже можно, я бы думал, как и этот первая мельница, так эту воду надо, эту огонь, костер надо было снять с телеобъективом, чтобы это огонь был бы еще такой, без такого. Это хорошая фотография, но может побольше огня надо было, не сам костер, но больше огня этого. И тогда получилось как символические, ну как поэтические символы. И вот таким образом брать как тему, идею, и тогда уже решение визуальное остается. Это хорошее начало, но не сделано. И несколько фотографий, которые бывает, это интересно, бывает в серии, например, 5 хороших фотографий и одна плохая. И одна плохая эту серию делают очень слабую. Очень надо как бы всегда плохие фотографии выбрать. Это как бывает пища, и если там пища бывает какой-то там предмет, который не кушать, не можно кушать, какой гриб с ядом, и ты не будешь эту пищу кушать. Так и плохая работа, она всю серию она снизывает это ее как всю. Такая моя мысли такие. Paldies, Jā, Jāna. manā gadījumā pārsvarā visas piedāvātās sērijas es neuztvēru kā šādu
stāstu no sākuma līdz galam, bet es to uztvēru kā sēriju, kurā tiek ietvertas vairākas šajā gadījumā stihijas. Tad sākumā bija rekur gaiss, pēc tam ir zeme, tad rekur Ventspils Latvijas kontūra, tā ir zeme, tad ir nu, tas zeme atkal pati kā zeme caur ūdeni, tāpēc, ka tiek prasīts, kad ir ūdens ceļš. Šeit pieņemsim tie, kuri nezin, ka tas ir jūras krastā, nu, ja neievēros, ka tās ir kāpas, neiedomāsies, ka tur ir. Bet pieņemsim šo bildi, es nesaprotu. Jā, ja viņi ir stāstā un tas ir domāts kā ceļš, nu, bet es pieņemsim kā cilvēks no malas, es viņu neuztveru vispār. Un bieži vien man radās tāda sajūta, ja šie ir profesionāli fotogrāfi, man prasījās tām bildēm būt tādām, wow, nevis kā cilvēks no malas, kurš iet un kaut ko nobildē, bet uztais fotogrāfiju, bet, nu, ka šeit ir kaut kas savādāks. Bet, nu, jā, visu cieņu cilvēki ir... Fotogrāfi ir mēģinājuši atrast gaisa pieeju, uguns pieeju, zemes pieeju, kā viņi to ir varējuši, un tas, ko es sapratu, jeb es ceru, ka viņi arī tā varbūt ir domājuši, uzķēruši, ka vienojošais visām šīm bildēm ir tas, ka tas ir jūras krastā, jeb jūras tuvumā. Bet cilvēks no malas to var arī neuztvert, jo, pieņemsim, šādu uguns, kur var arī ņemt un uzlikt jebkur citur, tad prasītos arī to jūru tajā fonā. Un, ja man būtu iespēja domāt, jeb ieteikt, ja viņi ir izvēlējušies sēriju kā tīri par stihiju, un viņi ir jāapvieno ar ūdeni, tad man prasījās tādu kustību, jo, man liekas, ūdens ceļš, tas ceļš ir kustība. Un tad pieņemsim ūdeni, kad tu pūti, cik skaisti var veidoties tās pilītes, un arī tā kustība emocijas. Nezinu, mest gaisā zemi ar lāpstu, vai nu, kaut kādu darbību. Tas šiem pietrūka. Viņi ļoti burtiski, manuprāt, paņēma tēmu stihija, paņēma 4 stihijas un uztaisīja bilžu sēriju, kurā izvēlējās kaut ko, kas ir vistuvāk šai tēmai. Bet malači, centušies ir. Jā, labi. Ejam tālāk. Fotoklubs es daru pagātni. Šeit bija ļoti, ļoti grūti, jo, nu, ja viņi mēģina parādīt pagātni, tad šeit ir skaidrs, ja, tā ir krasta erozija, ja, tā tad, nu skaidrs. Tad ir vecā akā ar spaini un ūdens tur ir, un te ir ūdens, nu tas ir jauki, un tādas, un te ir tā pati aka, kur pēkšņi notiek kaut kāda darbība, kas skaidrs, ka ir tagadne, nevis pagātne, bet varbūt tas tā vajag, un tad ir armijas zābaki un dubļi, tad ir pods un šļakatas un kaut kāda pilīte. Respektīvi, man nenolasās šeit galīgi tā sērija, man nenolasās šeit vienota stilistika, jo ir dažādi kontrasti, dažādas gaismas, un es nevaru piedot šādas kompozīcijas, nu, lietas, kas varētu prasītos labāk. Respektīvi, arī ja tas ir stāsts par to, kas ir pagātne vai stāsts, kas ir pagātnē, tad nē, es nesapratu. Es saskatu kaut kur pagātnes atblāzmas katrā atsevišķā fotogrāfijā, bet arī tāda vienotā kopējā stāsta nav un pietrūkst tādas skaidrības. Kas man būtu jāsacina tā. Romualdas. Да, это серия, это прошлое, наверное, так надо по-русскому говорить, да? Да, прошлое. Так я вот не нашел этого прошлого не нашел. Например, здесь тоже это природа интересная.
Здесь тоже это нет прошлое, это теперешнее, клозет, наверное, так можно. Здесь, ну, вода, красивая вода, здесь тоже прошлого нет, это просто настоящее время, настоящее, это только... И этот колодец, если прошлое, колодец должен был быть, ну, старый, как и этот, где вода держится, это как, не знаю, как это называется, Ведро. ведро, да, тоже старое. Это женщина, которая она из национального такого ансамбля, она тоже не прошлое, это такой современная одежда, теперь, теперешняя. Э, Эти символы, это символы, ну, здесь красиво, как фотография, она красивая, все хорошо, это вода, свет, форма и хорошая оптика, телеобъектив видно, и резкость, но что-то такое, что не связывается эта серия в одну, это прошлое. Э, Слишком, может, не эти символы надо было взять. Может, было надо найти какое-то старый дом или как, в котором настоящие все старые вещи это есть. Ну, это, если была тема вода, природа, утро, такое название, это все хорошо было бы, но с прошлым мне трудно связывать с этим. Такие мысли. Nu, Paldies. man atkal ir tā, ka, ja jūs nesaskatījāt, tad es atkal saskatīju. Un šeit man atkal tieši likās, ka beidzot ir ūdens klāt. Jo, pieņemsim, šī bilde, šajā es ritīgi izlieta pagātne. Nu, izlietu pagātni tu nesavāksi. Šeit visur bija darbība. Šeit es saskatīju tieši to ūdens ceļu, kad ir aiztecējusi pagātne, aizskalota pagātne. Man pat tas pods tieši patika, jo viņš, manuprāt, tā radoši parāda, nu, visi tie sūdi ir beidzot aizskaloti. Bet, redzi, tā ir mana kā mākslinieckā kreatīvā tāda konceptuālā pieeja. Nu, rekura aizpilējis. Nu, pamazītiņām, bet viss tas ir aizpilējis. Manuprāt, šie mākslinieki bija piegājuši klāt tīri no darbības vārda, bet kā jau arī iepriekšējās sērijās, kā mēs arī jau iepriekš saskatījām, manuprāt, mākslinieki nesaskatīja vārdā sērija to stāstu ar sākumu un beigām, bet tīri ar to, ka sērija ir kaut kādu darbību, kaut kādu vienojošu motīvu, kas ir pagātne, ūdens un darbība, 3 lietu apvienojums. Tā es to saskatīju. Bet šeit, ja pieliktu klāt nosaukumus, tad būtu mums ko parunāt vēl. Nu jā, bildes skaistas, kvalitatīvas. Jā, labi, paldies. Tālāk mums ir fotast veselība. Nu, šeit arī bija tādi Ventspils ikonas, kas būtu jāatpazīst. Ja, Strūklaka pie mūzikas skolas, ja nekļūdos. Bet tā veselība, nu, it kā jā. It kā es redzu visur kaut kādu veselīgu darbību, ja? Mazgājam rokas, kājas un pirts un mazgājam matus un mazgājam seju, bet kaut kā pa īsu, jo tad tas ir tikai tad ūdens un veselība saista tikai mazgāšanās, tā sanāk. Un man kaut kā likās pa maz. Man gribās, cilvēks ir 70% ūdens, tad mēs viņu dzēram, jā, tad un to pašu podu šeit pielikt klāt, ja, un varbūt, un kaut kā pa maz. Tad tikai tāda mazgāšanās un tāda higiēna ar to ūdeni saistās. Un, nu, ja tā ir tēma veselība, tad man pietrūka, man gribās vairāk. Jo tā ir plaša tēma, to var iztirzāt, un stilistika it kā ir vienota, izņemot šo, kas ir
pelēks no pārējā. Un tad mums arī kadrējumi horizontāls, vertikāls tiek jaukts kopā tā pilnīgi neloģiski, jo nu, arī šeit nu, tas vertikālais nav obligāti. Šeit arī varēja iztikt. Un domāju, kā tas izskatītos pie sienas, atkal tā saraustīti. Tā kā pamaz kaut kā, mazumā piegarša. Jā, lūdzu. Ну, я согласен с Мартин, что вода – это есть гигиена, это есть здоровье, это что-то, спиртис, сауна тоже. Это сама тема, она решалась хорошо, но как бы хорошо в том смысле, что правдиво решалась. Как отобрали фотографии, мне кажется, несколько фотографий, этот портрет, отпадывает, это мужчины портрет, пятая фотография, она уже она, ну, не должна была быть в этой серии, потому что откуда-то появился этот мужчина, и что он тут делает, как не очень ясно. И потом эта фотография четвертая, она немножко темная. Эта серия вся такая светлая, оптимистическая. А тут получается уже другое время, другое как бы эстетика другая. Что я что думал, как надо было делать, может, не надо было показывать совсем лица, только руки, ноги и эту воду. Там такой макрофотография. Вся серия тогда была бы одинакова. Тут мы, когда смотрим лицо, мы смотрим конкретного человека. Мы уже начинаем думать об этом человеке, кто он такой, что он тут делает. А если только, как эта фотография, только без конкретного лица, то он становится как символ уже. Он уже не конкретный. И это тогда фотография более-менее такая обобщенная получается. Эта сама серия тоже, она должна быть обобщенной, потому что здоровье человека – это самое главное в жизни, что может быть в человеku. Хорошее, что черно-белое. Это плюс большой для этой серии. Спасибо. Nu, es Paldies. arī piekrītu, ka šeit nostrādāja tas, ka ir tā melnbaltā sērija. Piekrītu tam visam, ko jūs teicāt. Laikam vienīgais, ko es varu piebilst, nu jā, mums ir vesels kājas, mati, rokas, seja, jeb augums. Šajā gadījumā es pieļauju domu, ka tas ir domāts viss augums tādā kompaktā, interesantā veidā. Bet ja izņemt vienu bildi, tad man tieši tā bilde, kur ir vīriešu pārstāvis, šķiet vismākslinieckākā, jo tur ir uz to ūdeni un uz to kustību pieiet mazliet no citas puses, jo es tajā saskatīju to vesels gars. Un, ja tu pieminēji, ka tas ir Ventspilī radīts, tad tur ir sajūta, ka tas ir pirtī, bet es pieļauju domu, ka tas ir pie tās pašas Strūklakas. Un tā kā tāda ļoti universāla pieeja, kā ņemt un radīt fotogrāfiju, kas pilnīgi rada citas asociācijas. Jā, labi, paldies. Tālāk mums ir Ventspilnieki moments ar sēriju Zveja. Man šī sērija sākumā likās ļoti vienkārša un tāda, nu, varbūt banāla, bet tāpat laikā, skatoties otrais, trešo reizi, mēs redzam interesantas detaļas, mēs redzam labus kadrējumus, drosmīgus kadrējumus. Ja? Arī mums miksējas teleobjektīvs un zivsats, mums ir tuvplāni, un mums ir padarīta darba diena, un kas notiek tālāk, ja? Tātad moderni. Un fantastisks noslēgums beigās. Ja, tad, kas tos zvejniekus sagaida mājās? Man šī sērija ļoti patika. No manis diezgan augsts novērtējums šim klubam momentam par šo sēriju.
varbūt, nu, kāpēc ne 10, man mazliet tāda vasaras tā kontrastainā, ļoti raibā stilistika, kaut kur mazliet nosita apetīti. Tādas ļoti, ļoti krāsains tas viss, un tad prasās attiecīgi uzreiz tā kompozīcija mazliet savādāk veidot ar tām pretkrāsām. Un tāpat laikā ir ievēroti kaut kāda krāsu loģika, kaut kāda secība, ja, un man ļoti patika šī sērija, godīgi sakot. Kolēģi zemāk novērtēja, bet vienkārša, labi uztaisīta un patiešām atbilst tātad kritērijam sērija, ir stāsts, ir nobeigums. Nu, jā, no manis ir laika šeit. Lūdzu. Я смотрю эту серию, она очень такая, как сказать, в хорошем одном стиле сделана. Один свет, один, ну, наверное, это то же самое, один день фотографируется, и как бы история идет. Они там ловят рыбу, ловит рыбу, потом уже даже фишай сделано такой с лодки, как это все происходит, вылавливает. И самая последняя фотография, это 9-я, это девушка, которая Ундиня, не знаю, как это они. Я сперва смеялся, ну зачем эту фотографию, такая банальность. Но потом подумал, а может быть это самое интересное и есть фотография этой серии, как бы, что мы смотрим на все, на жизнь очень серьезно. Но рядом есть и вещи, которые надо и посмеяться из этого, что мы слишком серьезны, из этого можно посмеяться даже. Но мне интересна эта серия. Если смотреть отдельные фотографии, там есть много как бы, ну, визуально, как фотограф, я как работаю в репортажном методе, я вижу как бы не сделано они там, то лицо закрыто, то не такой ракурс немножко. Но если это отобрать как небольшой минус, сама тема, сама идея хорошая. И этот документ, ну, настоящий документ жизни. И последнее, это можно смотреть уже как символ, как смех, как сон. Не знаю, как хочешь, но это можно отобрать эту фотографию. Эта серия тогда будет немножко скучная. Такие мысли. Jā, piekrītu. Nu, tad es piekrītu Jā. Mārtiņam, ka šajā tik tiešām ir saskatāma, nu, no sākuma līdz galam. Šī ir tāda viena, manuprāt, visīstākā, kurā ir tā darbība no A līdz Z. Bet kāpēc es viņai neliku to lielāko? Iespējams, tāpēc, ka viņa bija vienīgā tāda atšķirīgā. Un vai nu mazlietiņās nosita arī tā doma par dzeltenas zils, tā Ukrainas krāsa, kas šobrīd par Ukrainu vairs negrib laikam domāt. Bet tas varbūt arī ir nepareizi. Man kā māksliniecei, laikam tas konceptuālā pieeja ir ārkārtīgi svarīga, un tekstūra un faktūra ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc laikam šeit nostrādāja no manas puses tas iespējams nepareizais, bet tas ir mans subjektīvais. Vismīļākās bildes man ir 2. un 3., kur ir tieši skaistie zvejas tīkli un skaistie rakursi, kur ir kustība, kur ir darbība, kur tu tiešām redzi to sajūtu, ka, nu, cik interesanti spēlējās tas tīkls, cik interesanti tajā iekombinējās tas cilvēks un kas tas ir par darbu. Un tad uz pārējo, tad, jā, tajā stāstā, kas ir vajadzīgs, tās bildes liekas tādas salīdzinoši vienkāršas, un kas varbūt rada to kopējo sajūtu, ka viņa ir ļoti, ļoti laba,
Bet iespējams es nebiju tik tālu aizdomājusies kā Mārtiņš. Ja mums būtu šāda uzreiz struktūra, kā izvēlēties, nu tad, protams, būtu vēl punkti klāti tīri par to, ka tā ir sērija. Jo pārējās visas es kā tāda veida sērijas īsti nesaskatu. Mhm. Jā, šī ir fantastiska bilde. Es šo atsevišķu drukātu liktu pie sienas. Ja? Mhm. Kas ir autors? Šis ļoti, ļoti reti, faktiski, kam Braunam bija Valdim grāmatās šādi darbi, ja, kad ir tiešām tas intīmais zvejnieka dzīves. Šis ir forši. Bet jā, tā sērija ļoti vienkārša. Te nav abstrakcijas nekāda līmeņa. Otrā, te ļoti, ļoti vienkārši fotostāsts par zveju, ļoti labs. Bet, nu, Bet visu cieņu viņiem arī nav melnbalts. Līdz ar jā, to tas jā, arī tas ir. ir, jo tas vēl vairāk sarežģītāk to sēriju padarīja. Tā kā tas bija pat Tā ir ieguldījums. laba izvēle. Es saku, par krāsām šeit ir strādāts, un tas ir, nu, ir tās krāsas šeit ir atstrādāts visā sērijā. Tā kā tas arī ir tāds plusiņš no manis, ka tikuši galā ar tām krāsām, ka viņas šeit ir pamatotas. Tas ir forši, jā. Labi, tālāk ejam atpakaļ uz Liepāju. Liepājas pozitīvs pilsētvide. Šeit mēs ļoti, ļoti vienprātīgs žūrijas vērtējums. Mēs redzam, ka tiek strādāts acīm redzot Ventspilī, jo ir norādes uz Ventspili un ir un tiek strādāts inscenēts, ja, un tad mums ir pilsētvide tēma. Un tas mazliet arī nojauca man to vērtējumu, jo šeit ir tāds mīlas stāsts, tāda valsts romantika, kas notiek pilsētvidē, ir pozitīvi. Es novērtēju darbs ar sarkano krāsu un sarkanā leikane. Ja, tātad stilistika šeit ir domājuši. Ja. Ir vienoti kadrējumi, atkal parādās šī ikoniskā ūdens vieta, kas acīm redzot ir Ventspilī. Būs jāizbrauc. Osta, protams, ja, tātad tas. Es pieļauju, ka man kā skatītājiem tiek rādīta pilsēta, uz kurien vajag aizbraukt atvaļinājumā. Un tātad kopā ar savu otru pusīti, un tad man tiek rādīts visas tās lietas, ko es varu izdarīt šajā pilsētā. Varbūt ne visas man tā kā gribās darīt, ja, bet personāžs pa labi šeit pirmajā bildē ļoti kolorīts, un acīm redzot, tas ir tas, kas mani sagaidīs Ventspilī, no offense, ja, bet tāda jauka reklāmas sērija, bet kas atbilst tēmai pilsētvide un kas ir saistīts ar ūdens ceļu, un tas ir viss forši, bet man liekas mazliet, man pietrūkst tā galamērķa, jo tā tikpat labi varētu būt Liepāja, tā varētu būt Daugavgrīva, kur ir līdzīga osta. Un atkal man kā cilvēkam no otras puses gribas tad beidzot saprast, kur tad man ir jābrauc. Ja? Tā kā reklāmas sērija, bet ne līdz galam. Tā, no manas puses. Да, Tas, это визуальная такая игра, как театр, наверное, можно сказать. И что мне здесь, как бы, когда смотрел, как бы все хорошо, хорошо. Потом, когда появилась эта 8-я фотография с джинсами, потом там еще 9-я фотография, которая там с костюмом, мне это подумал, что не сделано до конца, я думал, что лучше это были все фотографии, когда она одета по красному. Так играть до конца, значит, только красная и, и отношение двух людей. Это такая, как бывает, реклама, как бывает, музыкальные клипы делаются по одном цвете, колоре. Так это цвет был бы красный, дружба двух людей, радость двух людей. Это красный цвет очень к этому годится, это хороший цвет, цвет, который много есть эмоций, любви. И надо было
до конца использовать этот красный цвет. Такой есть минус. А плюс это есть радостные, красивые фотографии, которые, может быть, да, и рекламирует, и город рекламирует, и тоже есть, почти везде есть вода тоже. Nu jā, laikam arī es tieši tāpat pievērsu uzmanību tam ūdens ceļam, vai tajā ir saskatāms ūdens. Kaut kur, protams, es viņu nesaskatīju. Un tāpat kā tev, Mārtiņa, vienā brīdī radās sajūta, vai tiešām tā ir jābūt Ventspilī, un tomēr tie uzraksti kaut kādi un kaut kādas lietas, kuras ir ļoti, ļoti aktuāls. Un, protams, ja tu to cauri tam ūdens ceļam eji, tad nu, tu no viņām nevari izbēgt, jo tu esi tajā vidē un tev ir tikai tā viena diena. Tas, kas man šajā fotosesijā likās tāds, wow, tu izlasi, ka tā ir pozitīvs, ja, bija nosaukums viņiem pašiem, un viņi to savu pozitīvismu ir ielikuši arī šajā fotosesijā, kas fotosesija raksturo viņus pašus. Un šeit es neredzu atkal sēriju, es šeit atkal redzu tādus tā kā atsevišķus izvilkumus, kas ir, kāda ir tā pilsētvide, kurā viņi ir nonākuši. Tā ir pozitīva, koša, kustīga, atbalstoša, kopā esoša, kopā būšana. Tas, kas šajā fotosesijā man patika, jo es viņu neuztveru kā sēriju. Laikam tā, kas bija Ventspilnieku radītā, tā ir manā uztverē vienīgā. Šeit es atkal tāpēc pieeju vairāk tīri individuāli fotografijām. Divas īstas sērijas, piedod, ka pārtraucu. Tu par tiem... Jā, tu par... Jā, bet labi, jā, turpini. Jā, nu, līdz tai nonāksim. Bet šajā gadījumā man uzrunāja tas, kad bija pacelta tēma, par kurām parasti nerunā. Jo, ja pārsvarā visur ir tādas smukuma bildes vai, nu, skaisti, visa kārtībā, tad šeit tiek arī bildēs runāts par problēmām, kas ir vājredzīgie, un tāpēc tā ka vēl būtu vēl vesela atsevišķa sērija, kā viņiem tur sanāk iet, bet tas bija tāds no mans plusiņš, kad caur bildēm tiek paceltas tēmas, par kurām parasti nerunā. Mārtiņ? Jā, labi, paldies. Tā, fotoklubs Divas upes kultūra. Šī 4. vieta pēc punktiem, jā. Šis sākās ļoti, ļoti cerīgi, un te mums ir tāda pilsētvides skice, kas acīm redzot arī ir Ventspils, un tālāk mums seko kaut kāda intriga, mums kaut kāds notikums sāk veidoties, ja meitene tur skatās telefonu, klausās mūziku un velosipēds, tad kaut kas būs, ja būs stāsts. Tālāk mēs nonākam pie citas, jeb turpinājuma tai pirmajai, ja, kur mums atkal tagad sēž pārīši uz krēsliem, un tai ielas sienas gleznai mums ir turpinājums, kas ir forši, man ir jau interesanti. Un tad mēs redzam divus vecāka gadagājuma, acīm redzot, ventspilniekus vai vienkārši cilvēkus, kas kaut ko diskutē, runā. Un ir forši, intriga ir vēl lielāka, ja tagad mums kaut kas notiek. Mums ir vecāks cilvēks, kurš sēž un smēķē. Tad mums ir jaunāks cilvēks, kurš smēķē. Es zinu autoru šai fotogrāfijai tagad. Un tad ir tantiņa, kas sēž, un tad ir skulptūra, kas sēž, ko es atceros, kas ir kaut kur Ventspilī. Un tad ir jau 3, un tad ir mūsu personāžs, kas sagaidīja iepriekšējās fotokluba sēriju pie autobusa, tagad viņš jau ir atplīsis uz soliņa, varbūt kā autosta. Respektīvi, kaut kur pie 4. fotogrāfijas, man pie 5. tā sērija pazūd, un beigās ir vienkārši vecu, nu, izņemot šo ventspilnieku portreti, un kādā veidā tā ir kultūra, varbūt tā ir kaut kāda abstrakcija no vārda kultūra, bet sākums bija fantastisks. Ja? Man ļoti patika šīs 2., 3., 4. fotogrāfija, un šeit kaut ko pazūd. Ja?
ja no pirmām 4 fotogrāfijām mums veido tāda sērija, kas ir saikne ar to vidi, tad man kaut kur šeit, es pazudu kaut kur šeit 5. Sorry. Tā, stilistika ir vienota, ir forša. Ja? Šis darbs parādās vēl mums citos konkursos. Ja? Ļoti labs, tonāli, ļoti forša. Bet jā, pazuda kaut kur. Lūdzu, Romualdes. Да, это само слово культура, она довольно трудно эту тему показывать. Я знаю, несколько людей пытались показывать, как бывает открытие выставок, но там, оказывается, интересно быть, но фотографировать там очень трудно, это открытие выставок. Какие-то люди, ну, как быть, может, тебе знакомые мы, но визуально это неинтересно. Здесь может культура смотреть как на вид города, как какие экстерьеры, какие стулья, как чистый город, нечистый, как зелень. А с другой стороны, как бы антикультура, потому что люди сидят, курят, спят, какой-то уже усталый человек. Это сливается культура и антикультура. Сама идея очень интересная. Сидящие люди разные по возрасту. И, это настоящие, как бы, думаю, это жители этого города, не туристы. Тоже это очень хорошо. Мы видим разных людей. И мы довольно хорошо оценивали эту серию. И она очень такая сплощенная серия. Очень ясен стиль, как фотографирует и что фотографирует эти фотографы, это клуб. Спасибо. Nu, es Paldies, šajā Liena. sērijā, kāpēc man viņa likās kā sērija vairāk, jo man nolasījās pirmām kārtām tas melnbaltais un cauri visam iet vienojošā tēma, kas ir soliņš. Tīri tas, ka, lai kāda tā kultūra arī būtu jauna, veca, mākslīga, radīta, augsta, bet viņa visa tomēr kaut kur nobāzējās un jā, varbūt es neuztvēru šajā visā to Ventspili tik daudz, kā es tīri to vienojošo, ka tas soliņš ir tas vienojošais, uz kura apsēžās pilnībā visas kultūras slānis, un tā, manuprāt, bija tā atslēga, kāpēc es arī šai fotosērijai devu tādu lielāku, jo tā radīt tādu vienotu sajūtu nemaz nav tādā globālā domāšanā, nemaz nav tik viegli. Un to soliņu uzmeklēt un atrast kā tādu vienojošu objektu, tas, manuprāt, bija ārkārtīgi veiksmīgi. Jā, un tās pāris bildes arī ar tām emocijām rada, šeit rodās emocijas. Es neteiktu, ka šī bilde man uzrunā, tad jau tas smēķētājs tik tiešām ir wow, jo gan tur ir faktūra, gan emocijas, gan darbība, bet šeit nav ūdens ceļa. Tas bija tas, ko es nesapratu, jo man nav kā skatītājiem no malas jāizzīž, nezinu no kā, ka tas varētu būt Ventspilī, un tad tas Ventspils ir tas kopējais. Un tad šeit visdrīzāk atkal vajadzētu tam nosaukumam pielikt klāt Ventspils kultūra, vai kaut kādā Ventspils, Ventspils kultūra, tad būtu skaidrs, kur tas ūdens parādās, bet cepums par soliņu. Jā, risinājums ir ļoti labs un ļoti pozitīvi novērtēta šī sērija un ir labi darbi, bet nav tā ūdens. Jā. Ja mēs zinām, ka tā ir Ventspils, jā, tad es piekrītu, tad mēs varam savilkt, bet ūdens, tomēr, neparādās ūdens. Labi, 3. vieta, fotoklubs Kursa, tēma mīlestība. Sērija interesanta, teiksim tā, varbūt pat sarežģīta. Un
Drīzāk es teiktu, šis darbs ļoti glezniecisks, jau kompozīcija varētu būt mazliet plašāka un tā, bet ļoti gleznieciska pieeja, tonāli tādi interesanti tie darbi, gan arī kā glezniecība. Grūti teikt, kas ar apstrādi notiek, un tad mums ir fotogrāfs, un tad mums kaut kas notiek, un ir ūdens, un ir kustība. Un tad ir šis kadrs, kas ir no kaut kurienes no citurienes. Ja, tā kā šo es nevaru uztvert. Reku mums ir ļoti, ļoti smuki tēlaini, ja personāžs kaut kur dara, kaut kur dodas, kaut kas notiek. Un te personāžs faktiski skatās kamerā. Šis izjauc man vismaz. Jo šeit atkal tālāk ir tādi pauzēti kāzu dienas portreti, ja, un te mums ir atkal līga viena pati, un te viņa atkal beigās kaut kur aizpeld. Ir intriga, ir kaut kāds noslēpums, ir ļoti, man ļoti patīk šis kadrs, man patīk šis tonāli. Te bija vēl viens, nē, šīs varētu būt arī, ja vēl. Tātad tādi smuki, bet tad ir kas izlec ārā. Šis kadrs ir pilnīgi no citas sērijas, varbūt tas ir cits autors, varbūt tas ir, nezinu, bet tas tonāli neatbilst. Šis kadrs arī, principā, nu, nezinu, man liekas, ka liekas. Vientuļas dāmas atmiņas par mīlestības stāstu, ūdens peldēšanu. Tas ir forši, bet ir kaut kas liekas, kas man šeit neiederās un nojauc beigās to kopējo vēstījumu, to kopējo ziņu, kas bija jāuztver. Un nu, mīnusiņš par to stilistiku. Tomēr, ja jūs uzliekat tādu latiņu, jo sākas mums sērija ar šiem darbiem, ja, kas ir faktiski rozentāls, ja, krāsās, tad ja tā latiņa ir sākumā uzlikta, es viņu gribu arī redzēt līdz beigām, ka man saglabājas tā vizualitāte, un tas jau ir, kā pierādījās jau citiem klubiem, citām sērijām, tad vienota stilistika, tas ir ļoti forši, tas satur kopā to visu, un tas ir forši skatīties, pat ja tas stāsts ir neskaidrs, vai ne līdz galam izstāstīts, bet ir vienota stilistika. Un šeit tā stilistika lēkā, un tāpēc man tā, nu, ne līdz galam tomēr tas vērtējums. Bet ļoti, ļoti pozitīvi. Lūdzu. Ну, мне кажется, Мартин Шо очень все хорошо сказал, и как я понял. Эта фотография напоминает этот 19 век живопись, это такой импрессионизм, пастельные цвета, природа, красота, вечерний красивый свет. И она, это ну, называемая пикториалистическая фотография, это живописная фотография, которая нет проблем социальных, нет проблем современного мира, как конфликта конфликта человека с природой. И такая, ну, как называется, наверное, заказная фотография. И тут одна фотография, как фотограф фотографирует, это показывает, что это была фотосессия, это было, наверное, много фотографов, было заранее все придумано, все это место уже знакомое, эти все предметы, как куплены. И мне такие понравилась эта вторая фотография, которая плывет, и потом последняя, 10-я красивая. Они уже не входят в эту серию, одни уже как бы принадлежат совсем. Вот это особенно фотография к другой сфере. Это сфера, которой очень много такой поэтической неясности, очень красивая, это такой форма сама, движение. Это как бы фотографируется очень примитивном мобильном телефоне, такие получаются вещи тоже. Или специальные фильтры уже используются. Она получила 3-е место. Думаю, что, как я посмотрю теперь, что мы
все одинаково ее оценили. Это тоже показывает, что мы эту серию точно оценивали одинаково. Это самое, у меня эта фотография, как бы я эту отдельно уже отобрал как одну из самых красивых фотографий этого всех, которые мы смотрели пока еще. С этой серии всех клубов. Спасибо. Nu, no manas puses ir tā, ka visu cieņu ir ūdens un ir ceļš. Un ir viņa mīlestība, un viņa ir ārkārtīgi skaista, tiešām gleznaina. Un šeit laikam arī tas plusiņš bija tajā, ka fotogrāfi ir ārkārtīgi drosmīgi, jo tik tiešām ir ļoti košas, ļoti bagātīgas, krāsām bagātīgas fotogrāfijas. Es viņu atkal neskatījās kā stāstu. Es drīzāk ieraudzīju viņu, kur ir tāda tik tiešām gaiša, pamanīta, auglīga, atpeldējusi, silta, bet tajā pat laikā mīlestība caur grūtībām. Un, manuprāt, tas viņa ūdenī jau ir tā gaišā mūsu romantizētā mīlestība ielikta realitātē, kas ir ūdens, un laikam tāpēc arī šīs divas ūdens bildes man ir vismīļākās, bet arī, ja nemaldos, trešā bilde man likās ļoti konceptuāli interesanta, tīri tāpēc, ka tu nevari īsti saprast, vai viņa ir ūdenī, vai viņa ir gaisā. Un tad parādīt mīlestību tādā gaisīgā veidolā, tas atkal ir kādam ļoti izdevies. Netipiski un tā oriģināli. No manas puses skatoties, nu jā, jo es kā mākslinieca vairāk pievērsu uzmanību tieši tam oriģinālajam, neredzētajam caur stāstu, kā to visu mākslinieki, fotogrāfi ir ieraudzījuši citā veidolā, kā to, ko mēs ikdienā parasti iedomājamies un saprotam, var parādīt arī savādāk. Tāpēc, jā. Jā, paldies. Nu, kopumā, jā, tad ļoti augsts vērtējums no žūrijas, no visiem. Un nu, dažas lietas, kas man varbūt pietrūka. Tālāk mums ir divi, kas ir palikuši pirmā un otrā vieta. Nu, diemžēl otrā vieta pēc punktu skaita mums ir Talsu fotoklubs ar tēmu sabiedrība. Un šim no manis ir visaugstākais vērtējums, jo šī ir tā otra sērija īstā, par ko es minēju. Un ir tas ūdens un ir tā sabiedrības mijiedarbība. Ir tas skaistais inscenētais grupas darbs, kas parādās arī individuālajā konkursā. Un kāds ir bijis izvirzīts par fotografu un ir atpazīstamas sejas, vismaz man, jā. Un es ļoti novērtēju aktiera darbu šajā sērijā, ja? Ne tik daudz fotografu, bet arī aktieru darbu, kā tad sabiedrība ar to ūdeni darbojas. Un viss ar tādu talsinieku humoru pasniegts mazliet, ja? Un vienmēr nopietnais Uldis Balga. Tā, var sakot, patīkami skatīties, tad patīkami atkal redzēšanās ar šo klubu. Un ļoti tāds drosmīgs, kvalitatīvs ieskats Ventspils ūdeni. Un ceļš pēdējais kadrs, kur tas ūdens pēc visas mijiedarbības ar sabiedrību atgriežas atpakaļ jūrā vai Ventā konkrētā. Ja? Tad, man ļoti gan personiski uzrunāja, gan stilistiski, gan saturiski, gan arī plusiņš no manis par ieguldīto darbu. Jo šeit es tiešām redzēju, ka ir strādājusi komanda, ka ir strādājusi fotoklubs, ka attēli ir atlasīti un ir
vai tas stāsts ir izdomāts pirms tam, vai tas ir, es domāju, ka tas ir jau inscenēts un režisēts jau procesā, bet ir atlase, ir vienota stilistika, ir vienota darbība, un talsinieki man ir pastāstījuši stāstu par Ventspili un par ūdeni, un es to stāstu esmu sapratis un uztvērs, un tāpēc no manis ir augstākais novērtējums. Man šis ļoti, ļoti patika. Paldies! Ну, я здесь вижу, я уже немножко говорил, вижу такую маленькую историю юмора, смеха, показывания города, людей, хорошую погоду, хорошее настроение. И много где-то есть режиссуры, но много есть такого, как нечаянно это, какие люди неясно, какие встретятся, как они будут реагировать. Это, наверное, фотография, которая есть 9-я, она как бы символически, 9-я, которая символически показывает такой Битлз, это есть фотоальбом Abbey Road, которые идут они 4. И мы все это как бы символ, и мы это чувствуем, что это некоторые фотографии тоже, и последняя фотография, когда эту воду они выливают в реку, такой тоже как бы черный даже юмор. Это связана серия с общей культурой, которую мы понимаем, европейская, наверное, культура, и это символы дружба людей, радость, отношения, город. Эта серия хорошо была тоже, и мы хорошо ее оценили. Спасибо. Jā, es gan pirmajai novērtētājai un šajai, jo laikam tas, kas viņas abas divas atšķir, ir tas, ka šajā tādas mākslinieciskas fotogrāfijas, tīri no konceptuālās, no mākslinieciskā viedokļa, ir mazāk, bet šajā ir stāsts. Ja stāsts ir pirmajā vietā, tad šis iespējams būtu pirmais, bet jā, es izvēlējos tā, kā es izvēlējos, tīri no mākslinieciskā viedokļa. Es esmu stāvā sajūsmā par šo bildi. Nu, šī fotogrāfija ir, es nesaprotu, kāpēc viņa netika ielikta vēl atkārtoti pie individuālajiem, pie ostas, jo viņā, manuprāt, ir tik daudz stāsta. Viņi var tik daudzos veidos ņemt un izstāstīt, bet jā, ja Mārtiņš pieminēja to, ka saredzēja to stāstu, bet es tik un tā arī saredzēju tādus atsevišķus rekurs salej, izlej, aplej, nolej, laiks liet, laiks pārliet, pār un lej pa tukšo. Nu, tik forši, beidzot lej. Šeit ir tas vienojošais lej un fantastiska komanda, kura spēja atraktīvi pieiet pie temata un jā, visu cieņu. Tātad dodam plusiņu par komandas darbu, ja? Tas ir viennozīmīgi. Noteikti plusiņš par komandas darbu un par pieeju, jo atrast arī fotogrāfijā pievienot tā Leikāna nav pirmā, bet šeit viņu, vai nu kāds iepriekš bija viņu noskatījis, bet tā Leikāna kaut kur parādās. Plusiņš tam cilvēkam, kurš to ir iedomājies un kurš ir atradis tās Leikānas un tiešām to ir sagatavojis. Un, protams, mīlestībā tur arī bija ārkārtīgi daudz atribūti, kur bija sagatavoti, sameklēti, atrasta vieta, un tur pat bija ķerti laika sprīži. Tur atkal ir cita ieguldījums, kad viņi ir visu to cauri dienu bez mazā gaidījuši tās gaismas un vispārējo. Bet šeit ir tas radošums, tas prieks, kur uzlīst augšā un pateikt, nu tā vai lejam pāri, atkal tas iet un tas strādā. Un šajā bildē arī ir ļoti daudz koncepcijas var ielikt, jo pāri iet un iet ar kaut ko, ar ko liet. Nu, šeit ir tā saruna ar mākslinieku, saruna ar skatītāju, jo paskatoties uz šo attēlu, skaidrs, kad fonā
arī ir kuģis, tas nozīmē, tur ūdens ir. Šeit viņi nelej, bet viņi ir blakus tam ūdenim, un tas ir skaidri nolasāms. Tā kā, jā, prieks. Tiesa gan kaut kas līdzīgs ir redzēts ar gājēju pārēju, jo gājēju pārēju, protams, ir pilsētvidē neatņemama sastāvdaļa, bet šis bija jautri. Es nezinu, vai jūs ievērojat, bet man ļoti, ļoti fascinē viena nianse šajā sērijā. Tas, ka Uldim ir iedota, vai viņš pats ir paņēmis, ir metāla leikana, un pārējiem ir tikai plasmasas leikanas. Tas ir tas, kur arī, ja, Uldis ir visi smaidīgi, Uldis ir nopietns ar metāla leikanu. Un es domāju, ka tur ir daudz, tas ir tas foršais apakšlīmenis tajā sērijā, un ir strādāts tiešām, es domāju, man ļoti patīk. Nu ko, dodamies uz Rīgu, uz Agenskalnu, un sērija nākotne. Ļoti tāda, ambicioza sērija, un ir tādas, izmantotas tādas, varbūt banālas lietas, kā skats nākotnē un gaisma tuneļa galā, bet ir izmantotas, ja, un kur ir atkārtojumi, un tas tā, varbūt, nezinu, Ventspils nākotnes vienmuļums, kaut kas tāds. Un tad ir tā jaunatne, kas ir mums tā nākotne, kas atkal ir tajā atpazīstamajā strūklakā. Un tad ir šis darbs. Un šis ir, es nezinu autoru, bet visu cieņu autoram par šo darbu. Tā ir, ja būtu jāapbalvo šī gada Kurzemes fotodienu labākā fotografija, tad tas ir šis darbs. No visiem konkursiem, no visām sērijām. Ja? Šis ir, jā. Manā vērtējumā šī fotografija ar visu to, kas te notiek malā, kreisajā pusē, dīvains kaut kāds, nezinu, nobīde atspīdums, kas, vai tas ir man uz ekrāna, nē, tur ir kaut kas, bet šis ir fantastisks darbs. Un tad mums sākas jau kaut kāda digitalizācijas nākotnē šeit, ja? Un tad mums ir ūdens tuksnesī, kas atkal ir simboliem pilns, ja? Un tad ir, protams, kuģis un interesants fināls tai nākotnē, vai tas ir tas, kas mūs sagaida. Un šīs beigas sakrīt ar to kuģi un to atslēgas cauruma apli simbolisko, kas mums ir šeit beigās. Un mazliet ir tāda sajūta, ka šeit tiešām ir vairāki autori, un te ir likts kopā un ir bīdīts un domāts, kā tas viss veidojas, bet šajā sērijā ir tik daudz to simbolu iekšā, ka šī nav vienkārši sērija, šī ir interesanta sērija, kur ir jāanalizē, jāmeklē tie simboli, un katram attēlam, katra attēla sastāvdaļām ir kaut kādas nozīmes, kas liekās kopā tajā stāstiņā. Un tas ir forši, un domāju, ka šis ir šogad visvairāk punktus savākusī sērija, un varbūt vissarežģītākā, bet varbūt tāpēc arī visinteresantākā sērija no visām. Prieks skatīties, sveiciens autoram, un lūdzu, Romualdas. Да. Ну, эта серия как бы противоречит всем другим сериям, потому что другие серии, они были связаны одной тематикой, одним как бы визуальным выражением, одним техническими как бы визуально-техническими спрендимой, методами. Так эти фотографии каждая отдельная, совсем они не связаны, это, можно сказать, 10 разных авторов и 10 разных технических приемов. Может, это две фотографии, 5-я и 6-я, на одного того же самого автора, а все другие, видно, что другие авторы
Из этой серии выпадает ну, самая слабая это вторая фотография, которая, ну, это чисто такая технически, как можно фотографировать через какую-то там дырку или какой-то фильтр делать впереди или найти такой объект. Но тоже она визуально выполнена. Если говорить о этих фотографиях, так мы видим и цветные фотографии, и черно-белые, и квадрат по форме, разные форматы. И думаю, что здесь есть и монтажи есть, фотографии несколько сделано, и объекты абсолютно разные. И может это, что фотография почти все на очень хорошем профессиональном уровне. Это влияло то, что я голосовал, что самая лучшая серия, не только я, значит, было и другие жюри. Я думаю, что эта серия интересна, потому что в этом клубе есть очень хорошие индивидуальные, очень хорошие фотографы. И поздравляю этот клуб. Paldies, Jana. Tā, nu, par šo klubu es gribu teikt, viņiem, nu, šeit var redzēt, ka ir dažāda vecuma, dažāda rakstura. Es nezinu, vai tā ir, bet es pieļauju. Sanākuši kopā cilvēki, kuri nav visi ieliekami vienā kastītē, jo viņu raksturi izskatās ir katram pašam par sevi individualitātes, bet tā drosme eksperimentēt šeit nav nekas ieliekams vienā tādā taisnā, saprotamā slēgā. Jo ir gan tas industriālā nākotne, ir gan digitālā nākotne, gan kultūras nākotne, nākotne, kur ir vērsta uz augšu. Tas tavs pieminētais skaistais leciens, kas, manuprāt, ir tik dzīves un tik simbolisks. Un tajā tieši ir tas ūdens, kuru mēs visi tik ļoti vēlamies, un tā kustība. Un, jā, un manuprāt, ka tā simbolisma klātbūtne, tā koncepta pielikšana katrā darbā ir, nu, katrs darbs šeit ir unikāls. Un šī bija sērija, kurā ir visvairāk, manuprāt, mākslas darbu, kā fotografija mākslas darbs, kā es to redzu. Jo, un tādas, kuras rada skatītājiem jautājumus, kuras rezonē ar skatītāju. Tāpēc jaudīga, kuru noteikti neaizmirsīšu, un paldies par to viņiem. Nu, mūsdienīgi pieeja noteikti. Jā, nu, paldies par viedokļiem. Tad, ja mēs nemainām savu vērtējumu, tad mums ir trešā vieta fotoklubs Kursa, otrā vieta Talsa fotoklubs un pirmā vieta fotoklubs Āgenskalns. Burtiski ar viena punkta atšķirību, bet es domāju, ka uzvarētāji mums ir visi. Tā saka, banāli uzvarētāji ir visi, kas piedalījās, jo galvenais ir piedalīties. Bet nu, tātad šīs lietas, ko mēs izteicām atsevišķi par sēriju, par viendabību vai arī par sarežģītību to sēriju, es domāju, ka to var visi ņemt vērā un izmantot nākamajās Kurzemes fotodienās, kad nezinu, būs cita tēma un citas mocīšanās un citas grūtības. Bet katrā ziņā, jā, paldies visiem, kas piedalījās. Bija prieks skatīties, bija nu, tiešām grūts darbs šo visu izvērtēt un apskatīties. Apsveicam uzvarētājus un tā turpināt. Jums, kolēģi, kāds noslēguma vārds? Теперь что надо? Я не очень понял, что теперь, как. Ну, окончательные слова и поздравления, и что делать дальше. Ну, пару слов так.
Я теперь, да, как мы посмотрели все, значит, клубы, все решения, так видим, что очень важно иметь какую-то подготовку, когда вы идете снимать. Очень важно, что фотографировать надо не только как красивый, хороший день, свет, когда все люди фотографируют вокруг с мобильными телефонами, но надо иногда фотографировать тогда, когда уже все люди идут домой, фотографы тоже идут домой, и тогда интереснее может свет, это рано-рано утром, когда еще улицы без людей, вечером, ночью. Может, выбирать надо такие места, где поменьше туристов это есть. И найти в городе или не в самом центре, но вокруг, в районах красивые улицы, дома. И там тоже люди интересные. То есть не ходить там, где очень много туристов и очень много фотографируют. И думаю, очень важно в клубном движении, что фотографы как бы друг друга говорили, дружили, друг друга поднимали, друг друга говорили хорошие слова, как бы вместе какие думать выставки даже делать или какие-то в интернет ставить маленькие серии, которые общие, они были бы ваши как маленькие задачи, делать маленькие задачи, но тоже интересно решать. И это очень важно, клубная дружба, это очень важно, и тоже даже, думаю, важно и такое, может, слова, которые есть критические слова друг друга сказать. Не надо бояться, что вы скажете, что это плохо. Это надо по-другому решать этот вопрос, глубже. И, ну, я поздравляю вас. Это, к сожалению, в Литве клубное движение очень такое небольшое. Это уже традиция есть в Латвии клубное движение. Я поздравляю и думаю, что мы еще встретимся. Jā, paldies, Romualds, arī jums, un paldies arī Mārtiņ, jo man pat kā māksliniecei atrodoties pilnīgi it kā nesaistītam cilvēkam starp fotogrāfiem un būt līdzās piedzīvojumā un rezultātā, kas ir apvienojies šādā sēriju izlasē ar tik sarežģītām tēmām un tik sarežģītu vienojošo tēmu. Tas lika palauzīt galvu arī man un censties iedziļināties, izprast mākslinieku, fotogrāfu virzību un domāšanu. Un tas, kas mani patiesi priecē, ir radošums un kreativitāte, vēlme atrast kaut ko jaunu. Nākotnē pēc šī mūsu kopējā apspriestā mans secinājums radās tāds, kad vārds sērija klubiem katram ir izprotams savādāk. Es pieļauju domu, ka šeit nav tāda vienojoša izpratne, kas ir sērija. Jo es, skatoties fotogrāfijas, nolasīju, ka fotogrāfu sērija ir kaut kas viens, bet jūs kā fotogrāfi man, kā žūrijas locekļi, man tikko izstāstījāt, ka sērijai bija jābūt pilnīgi savādākai. Un, ja es varēju šādi kļūdīties, man ļoti patīk arī tas teiciens, cik žūrijas locekļi, cik cilvēki, tik viedokļi. Un šeit tas kārtējo reizi pierādās, un tas ir tas, ko var pēc Romualdas arī teiktā, un arī Mārtiņa pēc tavējā. Ja jūs fotogrāfi apvienojaties
uztaisat foršu tusiņu kopā un radat iespēju sarunām arī par šādām tēmām, kuras liekas tādas banālas, bet beigās izrādās, ka viņām ir ārkārtīgi liela nozīme. Tad arī nākamās sērijas kļūs ar katru reizi ar vien spēcīgāk, jo pēc šeit izrunātāji man jau liekas, ka katrs klubs, kurš šo būs dzirdējis, viņam būs jau jaunas idejas, ko viņi varēja darīt savādāk, kur viņi varēja piestādāt savādāk, ko cilvēki pamana no malas, ko viņi nepamana no malas. Bet man kā māksliniecei tur bija tādi mākslas darbi, pie kuriem es vēl noteikti atgriezīšos, un tas ļoti priecē. Paldies! Jā, paldies. Es domāju, tas arī ir viens no tādiem plusiem vai no mērķis, varbūt kāds no dažiem mērķiem šīm Kurzemes fotodienām. Klubiem nākt kopā un skatīties un mācīties. Jo arī ikdienā mācot fotogrāfus, strādājot ar jauniešiem, kas fotografiju mācās, mēs ļoti daudz tad veltam paši pedagogi šīm lietām, kā būtu jāveido sērija, kā ir jāatlasa darbi izstādē, kā ir jāveido fotostāsts, teiksim, ja, un tad, šajā gadījumā tas fotostāsts nebija galvenais uzdevums. Šeit bija galvenais tomēr sērija, kas ir varbūt tā no manā izpratnē mazliet vienkāršāks uzdevums. Bet tāpat laikā tie klubi, kas šajā uzdevumā fotosērija iekļāva tos stāsta elementus ar to intrigu, ar to atrisinājumu, tas ir plusiņš, tas ir tā vizuālā valoda, tā ir tā fotogrāfiskā valoda, kas būtībā ir fotoklubu uzdevums to attīstīt. Un ir liels prieks, ka ir tik daudz fotoklubu Latvijā, ne tikai Kurzemē, bet arī visā Latvijā. Un liels prieks, ka šie klubi sacenšas un darbojas, un ka ir tāds pasākums kā Kurzemes fotodienas, kur visi var draudzīgi pacīnīties un pastrādāt uz kaut kādu mērķi. Un es domāju, tas ir forši. Tas ir forši. Protams, mēs esam šogad mēs esam izraudzīti par upuriem, 3, ja, kas to visu vērtē un atrisina. Darbs ir grūts, ja, bet darbs ir savā ziņā patīkams, jo es tiešām esmu atradis 3, 4, 5 lieliskas fotogrāfijas no Latvijas autoriem šajā visā izlasē šogad. Un tas ir daudz, tas ir prieks skatīties. Tāpēc apsveicam uzvarētājus, ņemiet par labu, un mēs dodamies tālāk vērtēt individuālos konkursus. Uz tikšanos!